domā, kādi cilvēki ir sanākuši tavā dzīves audeklā. Es dzirdu un saņemu ziņas no vecākiem ar tādām bažām, ka viņu jaunieši ir aizgājuši neceļus. Ne tikai pie Dieva, iespējams, ka pie Dieva viņi nekad nav bijuši, bet viņi pat neskatās Dieva virzienā. Un tad, kad man ar tādiem vecākiem sanāk runāt, es viņiem esmu jautājis viņu jautājumu, kādi draugi ir tavam bērnam? Tad ir klusums. Kādi draugi ir tev? Kādi cilvēki ir tavā redzes lokā, kas ietekmē tavu dzīvi? Šī situācija mums ir šodien aktuāla, pamatoša. Iespējams, tavā ģimenē ir viens cilvēks, kas visu laiku izslēdz ticības gaismu. Viens virsnieks, kas nobloķē tavu ceļu pie Kristus. Bet ziniet, cik grūti ir turēties pie Kristus, ka tev nav atbalsta? Vai zini, cik grūti ir turēties pie Kristus tad, kad tev apkārt ir cilvēki, kas nomāc, kad tev ir apkārt draugi, paziņas, skolas biedri, kas nomāc tavu pastāvēšanu kungā? Virsnieki, kur saka, nekādu brīnumu tu neredzēsi.